Apskatīsim uzdevumus saistībā ar elektrību. Pirmais uzdevums ir ebonīta nūjiņu berzē ar kažokādu. Elektrizācijas procesā ebonīta nūjiņa ieguva 4×10-15 kulonu lielu negatīvu lādiņu. Cik daudz elektronu aizplūda prom no kažokādas? Pirmā lieta, kad mēs vēlamies, protams, pildīt fizikā uzdevumus, ir no sākuma norakstīt dotos. Šeit es redzu, ka man dots ir 4×10-15 kuloni, tātad tas man ir dotais elektriskais lādiņš. Q man ir tātad 4×10-15 kuloni. Vairāk man šeit nekas no fizikāliem lielumiem nav dots. Tādējādi, tagad man jāsaprot, ko tad vēlas no manis, lai šeit aprēķinu. Šeit man prasa, cik daudz elektronu aizplūda prom no kažokādas. Tātad tas nozīmē, cik daudz daļiņu vēlas uzzināt, cik daudz daļiņu aizplūda prom no tās kažokādas. Tātad man ir jāprēķina lādēto daļiņu skaits, kuru mēs apzīmējam, protams, ar N. Tālāk nākamais jautājums ir saprast, kā šie divi lielumi savā starpā ir saistīti. Es zinu, ka viņus tātad saista formula Q ir vienāds ar N reiz E, kur E, tātad tas ir elementāra lādiņš. Mazākais iespējamais lādiņš dabā, tas piemīt elektroniem un protoniem. Un tas ir 1,6×10-19 kulonu liels. Ok. Saistību mēs esam ieguvuši. Lielumus mēs te kas zinām. Q mēs zinām, E mēs zinām. Mums jāprēķina N. Pirms mēs varam kaut ko tālāk rēķināt, mums ir jāizved šīta formula N. Man no šīs formulas, kas man šeit ir dota, kuru es zinu šeit, man ir jāizvada, cik tad man N ir liels. Es nevaru pirms tam likt iekšā skaitļus, man no sākuma jāuzrakst, ko tas N ir vienāds. Un tikai tad es lieku iekšā skaitļus. Pārrakstīšu vēlreiz. Un tagad es veikšu dažādas formulas pārveidojumus. Lai to darītu, es izmantoju papilddarbības. Papilddarbība tātad nozīmē to, ka es vienu un to pašu darīšu abām vienādojuma pusēm. Jo vienādojumam pastāv tāda īpašība, ka es varu pieskaitīt, atņemt, reizināt, dalīt vai citas matemātiskās darbības darīt abām vienādojuma pusēm. Šeit es gribu tikt vaļā no tā E, jo man vajag izteikt to N, un šis te E man traucē. Es tātad rakstu šeit E, un tālāk es domāju, skatos. Šeit man ir reizināšana, man vajag pretēju darbību reizināšanai. Man tātad vajag dalīt. Es dalīšu abas puses ar E. Skatos, kāds tad man būs teikt jaunais vienādojums. Lai to uzzinātu, es no sākuma uzrakstīšu savu veco vienādojumu. Q ir vienāds ar N reiz E, un abas puses es izdalīšu ar šo te E. Dalīts ar E, dalīts ar E. Un ko es šeit redzu? Ka mani E šajā pusē noīsinās, un es esmu tādā veidā veikusi pareizu papilddarbību. Es iegūstu, ka N man ir vienāds ar Q, dalīts ar E. Es drīkstu vienādojuma abas puses uzreiz mainīt ar vietām. Tas nozīmē to, ka tas, kas viss man bija labajā pusē, tagad ir kreisajā pusē, un tas viss, kas man ir kreisajā pusē, tagad ir labajā pusē. Ja es izdaru visu uzreiz, man nav jāpieliek klāt nekādas zīmes vai zīmes man nemainās. Formula ir izteikta,
Tagad tikai jāieliek skaitļi. N tātad man ir vienāds ar 4 reiz 10 mīnus 15. Dalīts ar 1,6 reiz 10 mīnus 19. Tālāk skaitļus es sareizināšu un izdalīšu šajā gadījumā izdalīšu savā starpā. Savukārt desmitniekus ar visām viņa pakāpēm izdalīšu es savā starpā. Tādējādi ir ļoti ērti fizikā rēķināt uzdevumus, ja mēs rakstam lielumus normālu formā. Tātad, ko es iegūstu? 4 dalīts ar 16 reiz 10 mīnus 15. Dalīts ar 10 mīnus 19. 4 dalīts ar 1,6 man ir 2,5. Un desmitnieks tātad man ir mīnus 15. mīnus 19. Ko es iegūstu? Tas ir 2,5 reiz 10 ceturtajā. Tā kā tas ir daudzums, daļiņu daudzums, man nav šeit jābūt nekādai mērvienībai. Otrs noteikti varbūt ir jautājums radies par tām pakāpēm. Tātad šeit es izmantoju īpašību AM tajā dalīts ar AN tajā ir tas pats, kas AM mīnus N. Tātad nākamais uzdevums par elektrību. Ebonīta nulliņu atkal bērzē ar kažokādu. Elektrizācijas procesā uz nulliņu aizplūda 2 reiz 10 desmitajā elektronu. Cik lielu lādiņu ieguva nulliņi? Tātad sāksim ar to atkal, ka mēs norakstam dotos lielumus. Mums šeit saka, mums ir 2 reiz 10 desmitajā elektronu. Tātad mums ir dots daļiņu skaits. Lādēto daļiņu skaits, kuru tātad mēs apzīmējam ar N. N ir vienāds ar 2 reiz 10 desmitajā. Tālāk nākamais ir jautājums, vai te vēl kaut kas ir dots? Skatos, ka nē. Tātad tagad jautājums ir, kas tad mums ir jāprēķina? Cik lielu lādiņu ieguva nulliņu? Cik lielu lādiņu? Tātad kāds ir elektriskais lādiņš, kuru šita nulliņa ieguva? To mēs apzīmējam ar Q. Un jautājums te nākamais. Kā šis te elektriskais lādiņš, iegūtais lādiņš un lādiņu skaita daudzums, tātad ir saistīts savā starpā? To es zinu, varu aprakstīt, izmantojot šo formulu. Q man ir vienāds ar N reiz E. Tā kā šeit jau man uzreiz ir dots, kas ir man ir pateikts, kāds tad ir tas Q, man nav šīta formula jāpārveido. E, es zinu, ir tātad 1,6 reiz 10 mīnus 19. kuloni. Tālāk, nākamais, es ielieku iekšā skaitļus. Q tātad man ir 2 reiz 10 desmitajā reiz 1,6 reiz 10 mīnus 19. Tas ir tātad 2 reiz 1,6 man ir 3,2, jo skaidrus tātad sareizinu savā starpā, un desmitnieks tagad es sareizinu savā starpā. Reiz 10 plus mīnus 19. Ir vienāds ar 3,2 reiz 10 mīnus 9. kulonu. Nedrīkst aizmirst tātad, cik lielu lādiņu ieguva elektrisko lādiņu, tātad mēs fizikāli mēram kulonos. Jautājums noteikti ir, kā tās desmitnieku pakāpes tika iegūtas. Tātad, šeit es izmantošu īpašību, kā AM tajā reiz AN tajā ir tas pats, kas AM plus N. Man ir vienkārši jāsaskaita pakāpes kopā,
Tāpēc, ka šeit jau tie skaitļi desmitnieki, viņi ir reizināti.